reģionos. Mans vārds ir Maksis Apinis, un es būšu šīs diskusijas moderators. Es esmu biedrība Zaļā brīvība vadītājs, un kādēļ es vadu šo diskusiju, jo mēs Zaļā brīvībā strādājam ar klimata politiku, arī ar transporta jautājumiem, sociālā taisnīguma jautājumiem. Un, mums ir svarīgi, lai šī zaļā pārēja notiktu taisnīgi. Un transports ir būtisks zaļās pārējas sastāvdaļa. Un ko mēs šodien noskaidrosim, vai dzīvošana laukos vispār ir iespējama, ja nav privātais auto? Un kas ir šis transports pēc pieprasījuma, vai tas ir taksis laukos, vai tomēr nē, kaut kas cits, kas ir gaidāms tuvākajā nākotnē. Un to palīdzēs noskaidrot Iveta Dubrovska, attīstības plānošanas un sabiedriskā transporta nodaļas vadītājas vietniece Latgales plānošanas reģionā. Anna Margareta Vērdiņa, Kurzemes plānošanas reģiona, maršrutu tīklu plānotāja un projektu vadītāja. Guna Kalniņa Priede, Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja. Un Ginta Veipa Kopilova, Satiksmes ministrijas, mobilitātes un pārnozaru departamenta direktora. Pirms es došu vārdu diskusijas dalībniekiem, sniegšu nelielu ievadu par mobilitātes izaicinājumiem, iedošu nedaudz kontekstu. Mobilitāte mazapdzīvotās teritorijās, protams, vienmēr ir bijis izaicinājums un turpina būt izaicinājums ne tikai Latvijas laukos, bet arī Ziemeļvalstīs, arī bagātajās rietumvalstīs, un tas ir saistīts ar to, ka iedzīvotāju blīvums ir zems, attālumi starp apdzīvotajiem vietām lieli, un sabiedriskais transports tādēļ, protams, ir mazāk attīstīts šajās vietās. Dažkārt tas vispār nav pieejams. Un ir arī tendence šim iedzīvotāju blīvumam samazināties. Un šajā kontekstā būtiski arī iepazīstināt klausītājus ar tādu jēdzienu kā transporta nabadzība, kas ir tāds diezgan jauns jēdziens, un tas nozīmē, ka indivīds maksā par transportu ļoti daudz, tik daudz, ka tas, kas paliek pāri, tiek uzskatīts par zemu ienākumu līmeni, vai arī transports nav drošs, vai arī tas neatbilst indivīda fiziskajām, garīgiem spējām. Un šī iemesla dēļ iedzīvotāji bieži vien ir spiest iegādāties privātās auto, vai arī, ja viņi nespēja braukt ar privāto auto, tad bieži vien saskaras ar tādu smagu ekonomisko un sociālo izolētību. Un šobrīd situācija sarežģīta tas, ka mēs redzam, ka Latvijā tas reģionālo dotēto autobusu maršrutu kopgarums pamazām samazinās. Samazinās arī kopējais garums, ja ieskaita vilcienu un komercreisus. Tātad šī problēma pamazām pieaug. Un, protams, degvielas cenas arī varam pielikt klāt šo izaicinājumu groziņā. Un, iedodot īsto klimata politikas kontekstu, nav labi, ka mēs pārsēdinām iedzīvotājus uz privātiem auto, jo vismaz pagaidām un diezgan ilgstoši vēl tas ir saistīts ar fosilo degvielu, bet Latvijā transporta nozarē ir ļoti liels siltumnīcas efekta gāzu emisiju apjoms. Tas ir 1/3 no visām Latvijas emisijām, un tas ir gandrīz puse no šī visa ir saistīts tieši ar vieglajiem auto. Un interesants fakts, ka Latvijā salīdzinot ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ir vismazāk vieglo auto uz 1000 iedzīvotājiem, kas nozīmē, var domāt, kādi tie iemesli tur īsti ir, bet īstenībā tas ir tāds labs izējas punkts, ka mēs vēl neesam nemaz tik atkarīgi kā citas valstis. Mēs esam saglabājuši diezgan labi to sabiedrisko transporta sistēmu un jādomā par to, kā to saglabāt un uzlabot tālāk. Un lai vismaz daļai risināt šīs problēmas, Satiksmes ministrijas pārziņā būs drīz sociālā klimata fonda investīcijas. Tieši transports pēc pieprasījuma reģionos tam būs 36 miljoni, un par to dzirdēsim tālāk. Došu vārdu jums, un vispirms par tiem izaicinājumiem parunāsim. Sāksim ar to ikdienas piezemētāko līmeni. Ar kādām problēmām saistībā ar pārvietošanos lauku iedzīvotāji ikdienā saskars? Kurš gribētu sākt? Varbūt Iveta. Strādā, jā? Strādā. Jā, lauku teritorijā, sevišķi Latgales pierobežā, austrumu pierobežā, līdzīgi kā arī Vidzemes pierobežā,
sastopamies ar to, ka tātad apdzīvotība ir diezgan blīva, līdz ar to reisi kursē diezgan tukši, ja? Un tas nozīmē, ka rentabilitāte ir ļoti zema un šie reisi ir ļoti dārgi izmaksā valstī. Un tādēļ bieži maršrutu tīkls tiek pārskatīts un reisi, protams, netiek izpildīti tik bieži, kā gribētos lauku iedzīvotājiem. Tie galvenokārt tiek novirzīti iedzīvotāju sasniedzamībai uz darba vietām, mācību iestādēm un veselības aprūpes sasniedzamībai un sociālo pakalpojumu saņemšanai. Un tie reisi netiek izpildīti tik bieži, kā gribētos, jo ir arī iedzīvotāji, kam vienkārši vajadzīgi sociālai pakalpojumi, un reisi tiek nodrošināti rītā, kas ir piemēroti strādājošiem cilvēkiem, ja? Izpildīti rītā, lai dotos uz pagasta centru vai pilsētu, un attiecīgi izpildīti vakarā, kad cilvēki dodas prom no skolām un darba vietām. Un līdz ar to tas sociāli neaktīvais cilvēks, kas vienkārši saņem sociālos pakalpojumus, viņš sēž veselu dienu pilsētā vai pagasta centrā, ja viņš to nedara, ja? Un līdz ar to mēģina izmantot tad attiecīgi privāto auto, jo tas sabiedriskais transports kursēšana nav gluži piemērota ikdienas vajadzībām. Bet reisu izpilde biežāka nav iespējama tādēļ, ka visi labi zinām, ka šobrīd maršrutu tīkla plānošana notiek nevis tā, kā vajag iedzīvotājiem, bet tiek plānota valsts budžeta līdzekļu ietveros. Un līdz ar to galvenā problēma ir sasniedzamībā, ir biežums, intensitāte un tie piemērotākie vai nepiemērotākie laiki. Jā, bet iedodot to pierobežas kontekstu, vai nav tā, ka jūs dzirdat, mums ir svarīgi, ka Latgalē cilvēki dzīvo, vai ne? Mēs negribam, lai tur paliek tukšas teritorijas lielas. Vai jūs dzirdat, ka cilvēki reāli runā par to, ka mēs varbūt gribētu šeit dzīvot vai palikt dzīvot, bet tieši tādēļ, ka nav šī mobilitāte ir izaicinājums, viņi lemj tomēr nepalikt? Vai ir tāda situācija? Tādi komentāri nav bijuši, un burtiski nedēļa atpakaļ arī mums bija viena diskusija, notiek reizi 2 gados Perselāde, tieši lauku kopienu rīkotā diskusija, un tur arī tika apspriesta mobilitātes jautājumi. Un tā ir skaitā cilvēki, kuri ir izvēlējušies dzīvi laukos, viņi arī apzinās, ja, transporta pieejamības jautājumus, un ja transporta pieejamības jautājumi viņus neapmierina, tas nozīmē, viņi zina, ka privātais auto būs nepieciešams. Un nepastāvēja jautājums tāds, ka nav sabiedriskā, tātad es laukos nedzīvošu, es nebraukšu uz pilsētu. Vairāk tas, protams, skar jaunos cilvēkus, ja, kam darba iespējas, protams, arī darba algas ziņā un darba iespējas ir lielākas izredzes pilsētās, galvaspilsētā, un līdz ar to mazāk jauniešu paliek laukos un Tikai jaunieši migrē prom no lauku teritorijām. Un Guna, varbūt tu vari padalīties? Jā. Es neteiksim mazliet oponēšu Latgalei, bet teikšu, ka tā situācija Vidzemē ir noteikti savādāka. Varbūt Latgalē ir pierasts tas, ka cilvēki dzīvo vairāk tā kā ciemos un neviensētās. Tad Vidzemē tipiski tā lauka ainava ir viensētas, un jau pirms 6 gadiem mēs realizējām fantastisku projektu, transports pēc pieprasījuma, un tad es gribētu paturpināt to, ko Iveta teica par jauniešiem. To drusciņ vēlāk, bet... Jā, bet par jauniešiem, bet ja mēs skatāmies, kas ir ar laukiem, tie cilvēki, kas dzīvo laukos, ja vienreiz jau tas cilvēks ir piemānīts un tā transporta viņam nav, viņam vienkārši jau rodas nolemtība, un ar gadiem viņš saprot, ka viņš neko nepanāks. Un ja mēs skatāmies par reisu samazinājumu, par neizdevīgumu, par ekonomiskajām lietām, mēs aizmirstam galveno cilvēku. Jo tas cilvēks, kas dzīvo laukos, ir tieši tāds pats nodokļu maksātājs, kā jebkurš piepilsētā, Rīgā, un tā lauku telpa Vidzemē tā ir vissāpīgākā tēma. Tā kā jaunieši var nobalsot ar kājām,
bet cilvēki gados, kas ir dzīvojuši un savās viensētās vai attālās lauku vietās, un kur tas sabiedriskais transports tiek samazināts, nu, viņiem īsti izvēles nav, jo, kā tu minēji par to automašīnu, nu, ir cilvēki, kad viņi var braukt ar automašīnu, un cilvēki, kad viņi vienkārši vairs nevar braukt ar automašīnu, vai arī viņiem ir ekonomiskās rocības problēmas, un laukos dzīvot bez automašīnas, es domāju, ir ļoti izaicinoši. Nu, es katrā ziņā dzīvojot, nu, ne ļoti tālu no šejienes, bet laukos bez mašīnas, nu, nekādi. Nu, es padomāju par saviem vēl 10, 20 gadiem, domāju, pilnīgi nekādi. Nu, lūk, tā bilde tāda. Bet mēs esam optimismi pilni, ka beidzot kaut kas notiks. Anna, jūsu projekta ietvaros, kā jūs saskārāties ar to dzīves realitāti? Nu, jā. Varbūt bija kaut kādi skarbi stāsti. Jā, dzīves šīs piemērs, kur mēs beidzot esam izcīnījuši cīņu šiem iedzīvotājiem. Tad mums ir tāds ciems Ziemupe, kas ir ļoti skaists ciems pie jūras, bet, diemžēl, šis sabiedriskais transports, kas bija izplānots viņiem nestrādāja viņiem. Neviens no iedzīvotājiem nekad neizmantoja šo transportu, jo viņš nebija atbilstoši viņu ikdienai. Viņš nāca tad, kad darbs sākās, un ne arī tad, kad darbs beidzās. Līdz ar to šis transports vienkārši kursēja pa tukšo. Un jā, projekta ietvaros mēs, kā mans kolēģis arī minēja, tas cilvēks ir tas galvenais šajā plānošanā, un varbūt to mēs apzināmies tagad, un tas tā, nu, lēnām arī parādīties, un arī sadzirdēts, ka mums šie iedzīvotāji ir jāuzklaus, jo datos balstīt lēmumi ir vienkārši dati. Tas nav realitāte, tā nav vajadzība, un mēs nevaram pateikt, ja autobusā ir braukuši 25 cilvēki, ka viņiem visiem 25 patiešām tas ir vajadzīgs tieši tajā laikā. Varbūt kāds ir pagrozījis pie doktora laiku, lai tiktu, vai kavē darbu, lai tiktu. Nu, tā komunikācija ar tiem iedzīvotājiem, mēs reāli izmainījām viņiem šogad šo maršrutu ar viņu palīdzību, ar viņu vēlmēm, ar viņu izteikumiem, un līdz ar to tas arī, nu, tāds ir svarīgi, lai mums arī šis sabiedriskais transports attīstītos uz augšu, ir tas, ka mums ir jāmaina tā pieeja, kā mēs to darām. Pieeja ir runāt ar pārvadātājiem, runāt ar iedzīvotājiem un tad skatīties datus. Jā, bet nedaudz tā atkāpjoties atpakaļ, vai nav tā, ka mēs esam Latvijā pieraduši, nu, kā tāds padomju mantojums, ka tas sabiedriskais maršrutu tīkls ir tāds blīvs un nu, nosacīti labi attīstīts, un tagad mēs saskaramies ar citu dzīves realitāti. Turbūt, ka mums nesakrīt vienkārši iespējas un gaida šajā ziņā, nu, tādā vēsturiskā kontekstā skatoties. Ginta, kā jums? Nu, jebkurā gadījumā nu, cilvēkiem mobilitāte ir svarīga. Neatkarīgi no tā, vai tas padomju mantojums vai tagad nemainās nepieciešami nokļūt pie ārsta, uz veikalu iepirkties. Līdz ar to mums ir jādomā par risinājumiem, kas ir vērsti uz iedzīvotāju vajadzībām, protams, salāgot ar budžeta iespējām, jo nav valstīs tādu precedentu, ka nodrošinātu katram autobusu lauku iedzīvotājiem līdz durvīm. Tādēļ mēs arī esam izstrādājuši šo iniciatīvu, izstrādājumu konceptu, lai papildinātu esošo sabiedrisko transportu maršrutu tīklu arī ar citiem risinājumiem, un šobrīd diskutējam, lai būtu labākais variants. Bet pirms mēs ejam pie tās risinājuma sadaļas, man tāds, paturpinot šo, tāds provokatīvais jautājums par to, vai vispār visai sabiedrībai Latvijā kopumā vajadzētu subsidēt, uzturēt pārvietošanos nomaļu vietu iedzīvotājiem, kuri paši ir izvēlējušies tur dzīvot. Viņi negrib dzirdēt kaimiņus, vai mums vajag maksāt par to, ka tur iet tas sabiedriskais transports? Es teikšu jā, jo nu, tā kā mēs vienalga Pēteris, Jānis, Maija vai kas, tas ir mūsu Latvijas iedzīvotājs, un mums ir ļoti svarīgi, kad viņi šeit dzīvo, ka viņi nemigrē prom. Un es uzskatu, ka jā.
Ja es varu papildināt, sabiedriskā transporta sistēmas nepārtrauktībai ļoti liela nozīme, jo tam ir, ja tā var teikt, kaskādas efekts, tiklīdz tev nav sabiedriskā transporta, tev tiek ietekmēts uzreiz arī citas nozares. Cilvēki nevar nokļūt uz darba vietām, nevar nokļūt uz skolām, līdz ar to tas ir svarīgi. Un es gribētu arī papildināt, ka noteikti jā, jo Latvija ir maza valsts, mums katrs iedzīvotājs taču ir vērtība. Es atkal atgriežos pie tā paša, bet tāpēc jau jēgpilni tas sabiedriskā transporta tīkls vienreiz jāuzliek uz papīra, un tad mēs saprotam, ko mēs saprotam katrs ar pieejamību un to autobusu. Tas burtiski nav tā, ka tā ir tava iegribi, tas ir kompromiss. Kompromiss starp to, kurš cilvēks dzīvo, un kompromiss, ko valsts var atļauties. Bet, ja valsts galīgi nenāk pretī tam iedzīvotājiem, tad ir traki. Un, ja valsts nāktu pretī tādā formā, kā šis transports pēc pieprasījuma, ko mēs saprotam, ka tā nav tava vēlme, tava pieprasījums, kaut kāda tava izklaide, tā ir nepieciešamība. Jo tad tie cilvēki to izmantoja tiešām jēgpilnām lietām, jo īstenībā parasti jau ir tā, par šitām visām lietām parasti runā tas, kas pats to neizbauda un pāēdušais nēdušo nesaprot. Tur ir tā problēma. Un tad, kad mēs parunātu ar cilvēkiem uz vietas, tajā attēlajā viensētā, tad mēs saprastu, ko viņi par to domā. Mēs ar tevi pirms kādu laiciņu runājām, un tu minēji arī to ceļu kvalitātes problēmu, kas paralēli ir šim. Ja cilvēki tā viensēta ir kaut kur tālāk, un tad arī tas jautājums, kurš uztur to ceļu, vai ne? Jā, protams, arī par to padomu mantojumu runājot arī Vidzemē un arī visā Latvijā ceļu tīkls ir ļoti sazarots, un no padomu laikiem tas tīkls tāds ir bijis. Un tad mums, protams, viņš ir jāpārskata. Mēs skatāmies, kāds ceļu tīkls ir izveidojies un cik cilvēku dzīvo un kā viņi var uzturēt. Bet tas arī ir jēgpilni tāds, plānošanas jautājums. Protams, ceļu tīkls ir ļoti plašs un pa katru ceļu autobusam nav jāiet, bet ir jāatrod kaut kāds, varētu teikt, vidusceļš. Un tas vidusceļš būtu tas, kad nevienmēr tas cilvēks var aiziet līdz tai pieturai fiziski, jo tā pietura ir tur tālu, tumsā, laukos vēl kaut kur, un tad atkal ir tas, ka Pierīgā ir pilnīgi cita situācija, un lauku reģionos ir pilnīgi cita situācija nokļūšanai līdz tai pieturai. Un tad mēs varam diskutēt par to, vai pietura ir tas atslēgas vārds, kur tavu autobusam ir jāapstājas. Varbūt, ka tā nav pietura. Labs jautājums. Labi, un mēs varētu pāriet pie risinājuma sadaļas, bet pirms mēs dzirdēsim vairāk par transportu pēc pieprasījuma, aicināšu uz ekrāna parādīt slaido hashtag vai tēmturi, kur jūs varat, tie, kas klausās, ieiet iekšā un uzdot jautājumus. Varbūt tāda radīsies, klausoties tālāk. Bet, protams, būs iespēja arī klātesošiem šeit arī vienkārši pacelt roku vēlāk. Jā, mēs redzam, jā, tātad transports laukos. Labi. Loģiski būtu sākt ar Gunu no Vidzemes plānošanas reģiona. Ar šo pieredzi iznojot pirmo tādu pilotu projektu Alūksnes novadā un Maslacas novadā. Maslacas novads tagad ir Valmieras novada sastāvā. Tāpēc aicinu tehniskajiem cilvēkiem uzlikt tās. Jā, ir foto jau ir. Jā, Guna, pastāsti, ko jūs sadarījāt pirms, jau 6 gadiem, laikam. Jā, tas bija baigi foršais projekts, un mēs vēl joprojām esam priecīgi par tiem rezultātiem. Tā situācija bija tāda, nekas nav jāizdomā no jauna, un Eiropā jau sen attālajos lauku reģionos ir dažādi risinājumi, konkrēti dalībvalsts ir izdomājis, kas viņai ir optimālākais. Ņemot vērā ģeogrāfisko stāvokli, kalnus, lejas, jūras attālumus līdz tām konkrētām vietām, kur cilvēkam jānonāk. Parasti tas ir vai novada pašvaldības centrs, novada centrs vai pilsēta, vai arī lielāka pilsēta, un līdz ar to neko mēs no jauna neizdomājām, un šis projekts sākās, varētu teikt, mēs izvēlējāmies 2 salīdzinoši dažādas vietas. Masalacas novads, kas šobrīd ir Lielajā Valmieras novadā, kā pilotu projektu vietu, un otra vietiņa bija atsevišķas pagastu vietas Alūksnes novadā. Pilnīgi 2 dažādas pieejas. Masalacas novadā šis pakalpojums tika ieviests visā novadā, un Alūksnē šajās dažādajās vietās konkrētajās dienās. Tas bija reāls pilotu projekts. Kā mēs sākām? Mēs sākām ar to, ka mēs aizbraucām pie cilvēkiem uz viensētām un jautājām,
kas ir viņu problēma galvenā. Protams, mēs skatāmies arī šajā video rullītī, kas jau labu laiku jau ir visos sociālajos tīklos un ir iespēja vēl šobrīd noskatīties, ka pārsvarā šie cilvēki ir senioru vecumā vai arī strādājoši cilvēki, bet arī ne jaunieši, kas bija pirmie, kas teica, ka mums vispār nav iespējas nokļūt ne laikā, ne telpā, tur, kur mēs vēlamies uz tiem pamat pakalpojumiem, kas viņiem tā kā būtu piederīgi ārsts, bankomāts, veikals, tāds, dzīves nepieciešamības. Pilots projekts izdevās ļoti veiksmīgi. Mēs arī veiksmīgi iesniedzām datus tālākām institūcijām valstī, nacionālā līmenī, kas pieņem lēmums. Mums arī tie dati, tobrīd, tagad jau tie dati ir novecojuši. Mums bija uzkartēta dati pa visu Latvijas teritoriju, kur šīs vietas būtu pieejams un kur šis modelis transports pēc pieprasījuma būtu izmantojams. Bet, diemžēl, tagad mums ir moderni teikt, datos pieņemt lēmumi. Dati bija, tas nonāca līdz Saeimas komisijas sēdēji, cerējām uz plenāras sēdi to, ka Saeimas deputāti nobalsos, jo bija divas lietas. Dati bija, bet nav normatīvā regulējuma. Un tad, kad parasti saka, es tā mazliet sāku tādu nervozu palikt, kad saka tā, normatīvais regulējums to neļauj. Bet kāpēc mēs to visu nevaram mainīt? Mums ir jādara tā, lai tas normatīvais regulējums to ļautu. Saeimas deputāti tajā sasaukumā nepaspēja tos grozījumus likumā pieņemt, un tā šis viss ir gaisā karājoties palicis. Šis konkrētais pakalpojums bija tāds tipisks modelis, kā Eiropā to darīja jau sen. Tā tad ir zvanu centrs, protams, viss attīstās, var to digitāli darīt vai kā savādāk. Ir zvanu centrs, viens cilvēks Vidzemē pieņem konkrētus zvanus no visiem cilvēkiem. Un tad tos maršrutus samēro, lai tas autobus neiet pa tukšo, bet mēģina rast kompromisu, kad pēc iespējas vairāk cilvēkiem tas ir nepieciešams. Tagad mēs redzam te, kad arī brauc vietējā Škodiņa transporta uzņēmuma Valmieras VTU mašīna, kas pieved klāt cilvēku tālāk pie lielā autobusa. Un tas bija ļoti labs pilotu projekts, ka tā vieta nav tā pietura, bet cilvēks pasaka, kad viņam vajag aizbraukt, sazinās operators ar pārējiem ļaudīm, un viņi kopā aizbrauc uz to vietu, un viss ir laimīgi. Viss tiek tajā laikā telpā un pēc tās vajadzīgās lietas, kas tam cilvēkam ir vajadzīgas. Tā kā, es tagad ceru uz to nākošo projektu, bet, ziniet, kā lai saka, ir pagājuši 6 gadi, un nekas nav mainījies, un tad cik var gaidīt? Man gribas, lai tie lēmumi tiktu pieņemti ātrāk, un lai tas normatīvais regulējums to ļautu. Es dzirdēju jūsu projektu kontekstā tieši, kad, jo tas bija bez maksas pakalpojums, vai ne? Jā, tāpēc cilvēki bija gatavi maksāt, bet Eiropas Savienības prasības projektā vienkārši to nepieļāva. Un tad viņi projektam noslēdzoties jautāja, bet, Klau, Gunīt, mēs tak varētu kādus pāris eirīšus piemest, lai tas turpinātos. Es saku, jā, bet saprotiet, mēs te Vidzemes reģionā to nelemjam. Un tie cilvēki, es domāju, ja mēs tagad viņus intervētu, es tā vienkārši apstos to veco rullīti, mēs aizbrauktu pie tām kundzītēm, es nezinu, ko viņas teiktu. Jo tad, kad mēs gājām anketēt viņas, klātienē, viensētās piebraucām un jautājām, viņi teica, es jau vairs neko neceru, man jau te autobus vairs neiet cik gadus. Vienīgais, ko es gribētu, lai es varētu aizbraukt uz kapiem, apkopt savus mīļos. Tātad cilvēkam jau bija tāda totāla nolemtība, un tas ir smagi. Man negribētos, ka tā turpinātos. Jā, tas ir, man liekas, tāda laba apziņa, kad cilvēki ir gatavi maksāt. Un viņi patiesībā labāk maksā, jo droši vien tā sajūta ir labāka. Ka tas ir nevis tāds tīri sociālais pakalpojums, bet kad es par to samaksāju, esmu klients. Jā, un viņi paši, tā kā nesaprata, kāpēc tas ir pa brīvu, bet mēs izstāstījām. Lūk, bet ne par to ir runa. Galvenais, lai vispār tas pakalpojums būtu pieejams, un tad jau ir diskusija par cenu. Vai cilvēks maksā līdzmaksājumu un kaut ko slēdz, ņemot vērā viņa ienākumus, vai valsts vai pašvaldība. Bet, tam ir jābūt tādam kompromisam, jo, kā es atkal atgriežos pie tā, mēs esam tik ļoti maza valsts ar tik ļoti maz iedzīvotājiem, ka mums ir katrs cilvēks vērtība. Un tad mēs redzam, ka īsti tā nav realitātē. Labi, paldies. Un, Vidzemes plānošanas reģions nav vienīgais, kas izmēģināja šo mobilitātes risinājumu. Tikko arī Kurzemes plānošanas reģions noslēdza savu projektu. Un lūkšu Annai pastāstīt, kādi rezultāti un svaigās sajūtas pēc šī.
Jā, es varu teikt, mums ir svaigas sajūtas, jo pakalpojums noslēdzās šī gada aprīlī. Paldies mūsu kolēģiem no Vidzemes, jo iedvesma šim pakalpojumam nāca līdz ar viņiem. Mēs ļoti daudz diskutējām, ļoti daudz plānojām, kas varētu labāk strādāt. Visa pieredze bija ļoti pozitīva. Es biju pateicīga, kad man bija iespēja satikt arī pēdējos braucējus, it īpaši no Vānes ciema. Mums bija, 2 ciemi. Mums bija Alsunga, kas ir lielāks ciems, gandrīz jau kā liela pilsēta. Un tad mums bija Vāne, kur patiešām tikai vecāka gada gājuma cilvēki dzīvoja, vai arī jaunieši, kas dzīvoja ārpus Vānes. Un, izmantoja, mums bija tā, ka pirmajās 2 nedēļās Alsunga mums iztērēja visu budžetu. Līdz ar to mēs bijām bēdīgi, jo mums bija ieplānots arī Talsu novadā šo pakalpojumu veikt, bet, diemžēl, nebija pārvadātājs. Un tad mēs bijām no vienas puses bišķiņ pateicīgi par to, ka tur nebija pārvadātājs, jo mēs varējām pārvirzīt budžetu. Līdz ar to, kad Alsunga bija tik ļoti, ļoti aktīva, mums nācās prioritizēt braucienus, kurus mēs no sākuma braucat, kad gribat, braucat uz kurien gribat, mums ir vienalga, ja? Galvenais, lai jums ir iespēja nokļūt. Bet, mēs sākām prioritizēt, mēs arī ar viņiem daudz runājām par to, mēs katru nedēļu uzlabojām šo pakalpojumu, jo mūsu mērķis bija šo pakalpojumu veikt tieši viņiem, nevis mums. Mums tas bija vienalga. Mums bija galvenais, lai viņiem ir tā iespēja nokļūt, un lai mums ir reāla pieredze, ar ko dalīties tālāk ar satiksmes ministriju, jo ir klimata fonds, kur ietveros ir šis autotransports pēc pieprasījuma, un lai mums ir reāla pieredze, reāli viedokļi, un tā situācija, kā viņam ir jāstrādā šim modelim. Un, un tur mums bija arī ļoti jauki pārvadātāji, kas bija vietējie pārvadātāji. Reāli mums bija, mums bija vietējais pārvadātājs Normans, kas 25 gadus jau pārvadā cilvēkus, un viņš bija ritīgs aktīvists, un arī mums bija zemnieku saimniecība. Tā kā mēs nestījāmies uz lielajiem uzņēmējiem, jo mums bija svarīgi, ka to arī dara kāds, kas pazīst visus. Un, un tā aktivitāte bija liela, atsaucīgi. Protams, mēs bijām arī psihologi šiem pašiem iedzīvotājiem, jo mums bija digitalizēts šis pakalpojums, jo projekta ietvaros bija galvenais uzlabot publisko pakalpojumu, bet digitalizēt. Bet mēs sapratām, lauka ciematos, it īpaši vecāku gadu gājumu nemācēs aprīkoties ar aplikāciju, un līdz ar to mums bija mobilitātes centra speciāliste. Mēs viņai pateicamies katru dienu vēl joprojām par to, kam viņa izgāja cauri, kādiem jautājumiem, kas viņai bija jārisina. Un tā viņas ikdiena nebija tikai plānot šo braucienu, bet arī palīdzēt iegādāties mammai dāvanu vai paklausīties par to, cik kāds ir uzbļāvus uz kādu vai šodien lietus laukā līst, un viņai bija ar šo visu jātiek galā. Bet man liekas, ka arī iedzīvotāji bija priecīgi, ka viņam bija iespēja ar kādu parunāt. Tāpat tās arī ar šiem pārvadātājiem. Mums arī šoferi, kas veic šo pakalpojumu, es arī pa laikam zvanīju viņiem un prasīju, kā jums iet, un tā. Viņi saka, es jau visu kaut ko uzzinu no tiem iedzīvotājiem, gan kā mums ir jādara pareizāk, vai kas ir jāmaina, vai arī par to sabiedrisko transportu. Tādas lietas, ka tas ir tāds ļoti dzīves pakalpojums, ko mēs arī prezentējam satiksmes ministrijai, ka tas ir ļoti maināms, viņš visu laiku mainās šis pakalpojums, jo viņš ir jāpielāgo iedzīvotāju vajadzībām. Un bez iedzīvotājiem šo pakalpojumu jūs nevarēsiet veikt. Jums viņu neviens neizmantos. Ja jūs ar viņiem nekomunicēsiet, ja jūs ar viņiem nestrādāsiet, neprasīsiet, kuras ir tās pieturas, pat pieturas, kas nav pieturas, kuras ir tās vietas, kur vajag tevi uzņemt, jo neviens nerunā par to, ka obligāti tev ir jāsavāc pie mājas durvīm, jo mēs to nedarījām. Mēs arī savācām populārākajās vietās Alsungā vai Vānē, un cilvēki visi zināja, pie veikala mums atbrauks 2:00 pakaļ mašīna. Tad visi devai tiekamies katru dienu tur bez mazai pie tev. Nevis atved man, uz mājas, ienes mani bez maz vai iekšā. To cilvēki tā kā negaida.
Arī šis pakalpojums bija bez maksas, jo tas ir projekta ietveros Eiropas naudas, bet, kad pirms mēs sākām šo pakalpojumu, pirms mēs izdomājām, ka šis būs pakalpojums, mēs runājām ar iedzīvotājiem, mums bija vairākas sanāksmes, vairākas darba grupas, un, protams, bija iedzīvotāji, kuriem bija tāds, mēs gribam, lai jūs mums uzbūvējat jaunu ceļu. Es teicu, šis nav ceļu, nav tā kā projekts, bet mēs, kad runājām, gājām cauri visām Eiropas pieredzēm, jo tas bija tas, no kā mēs iedvesmojāmies. Es akcentēju, visu laiku akcentēju. Es teicu tā, kad šis projekts beigsies, ja jūs kaut ko tādu gribat, jums būs jāmaksā. Viņa teica, man ir vienalga, es maksāšu. Es maksāšu, man ir jābrauc kaut kur, es maksāšu. Un tas arī ir svarīgi valsts līmeņa iestādēm apzināties, un arī pārvadātājiem, arī pašiem iedzīvotājiem, citiem iedzīvotājiem apzināties, ka mēs esam gatavi maksāt par to, ja mums kaut kur ir jānokļūst, vai ja mums kaut ko vajag. Mēs esam gatavi maksāt, varbūt ne miljonus, bet tādu vidējo līmeņa cenu, jo tāpat tās pa kluso jau kaimiņš pārvadā kaimiņu maksā 15 eiro tur papakaļ, lai nokļūtu. Kāpēc to nedarīt publiski? Kāpēc tas nebūtu lai visiem pieejams, jo visi ir gatavi maksāt? Katram tikai savu tā cenu diapazons. Tā. Tas stāstīja, ka bija tas brīdis, kad sākās konkurence, kad viņi saprata, ka budžets beigsies, un tad viens otru prasīja, kur tu brauc, vai tas ir svarīgi tiešām? Jā, mums tas bija Alsungā ļoti izteikti. Viņi, lai gan ir diezgan paliels ciems, viņi runā viens ar otru, un viņi bija tāds brīdis, ka man mobilitātes centra speciālisti teica, man reāli sūdzās par to, ka Pēterīts visu, tas nav īstais vārds, bet Pēterīts visu laiku izmanto transportu, tas jau nav normāli. Un viņi reāli zvanīja tam Pēterītim un teica, nē, tu nedrīkst vairs izmantot. Reāli, ja tu neņems kaimiņu, tad tu nedrīkst izmantot, jo tas ir mūsu budžets. Kāpēc tu viens pats tērē mūsu budžetu? Un tā viņi reāli skatījās uz pirkstiem, kurš brauc, kurš nebrauc. Mēs apsmiedamies reāli šito pakalpojumu veicām, bet tas bija tik forši, jo šitajā bildē, Jūrkalnē, šie ir Alsungas iedzīvotāji pēdējā dienā. Viņi visi tie, kas visvairāk izmantoja šo pakalpojumu, ar pārvadātāju kopā uztaisīja pēdējo pikniku, lai noslēgtu šo pakalpojumu. Bet amizanti, reāli amizanti, jo tu vairāk strādā ar iedzīvotājiem, ir tīpaši tādiem ciešiem iedzīvotājiem, jo jautrāk tev pašam arī ir. Izklausās ļoti labi. Es domāju, mums beidzot gribas dzirdēt, kas tad ir plānots nākotnē valsts līmenī, tādā lielākā mērogā un arī termiņā. Jā, Ginta, pastāsti. Jā, man uzlikt to slaidiņu. Jā, tagad vajadzētu slaidus. Jā, mēs ņēmām vērā plānošanas reģionu pieredzi, un ar viņiem arī jau vairākus sapļus gājām, un arī strādājām pie koncepta autotransports pēc pieprasījuma. Ņemot vērā, ka sociālā klimata fonda ietvaros bija iespēja šādam pasākumam pieteikties un iegūt finansējumu, tad mēs to esam arī izdarījuši. Kartē var redzēt tos sarkanos apļus, tās bija indikatīvi nokartētas teritorijas, kur ir tālu līdz sabiedriskā transporta pieturai, vairāk kā 2 kilometru arī tās ir vietas, kur retāk kā 4 reizes dienā kursē sabiedriskais transports. Līdz ar to viņas indikatīvi atbilstu transporta nabadzības kritērijiem. Šobrīd mums vēl valstī nav definēts, kas ir transporta nabadzība, bet indikatīvi šīs būtu tās teritorijas, kurām mēs pievērstu lielāku uzmanību. Un mērķis būtu nodrošināt piekļuvi pamatpakalpojumiem, kā kolēģi minēja, aktīvi iedzīvot arī izmantoja, kad bija šis autotransports pēc pieprasījumam, gan izglītības iestādēm, darba vietām. Ir zinām nosacījumi, kas ir jāievēro, ņemot vērā, ka tas ir sociālā klimata fonds. Iegādāties varēsim tikai bezemisiju transporta līdzekļus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu, un ir plānots, kad iegādāsimies M1 kategorijas transporta līdzekļus. Tas ir 4 līdz 8 vietas, jo paredzams, ja tur būtu nepieciešams lielāks transporta līdzeklis, tad jau to varētu izpildīt, kā sabiedriskā transporta maršrutu tīklā iekļaut pārvadājumu. Plānots ir, kad būs lietotne, caur kuru varēs pasūtīt, līdzīgi kā kolēģi minēja, paralēli, protams, ņemot vērā digitālo pratību, varēs arī zvanīt pa telefonu, jo tā digitālā pratība ir dažāda.
plānots, kad šis pasākums varētu sākties 28. gadā. Šogad plānots veikt nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos, nākamgad veikt iepirkumus, un tad 28. gadā arī varētu būt pirmie reisi. Šo pakalpojumu mēs redzam, kad varētu attīstīt tikai cieši sadarbojoties ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām, jo, kā minēju, bez iedzīvotāju iesaistes nebūs sekmīgs, jo ir jārunā ar iedzīvotājiem, lai mēs arī varētu tos maršrutus izveidot. Un nākotnē mēs plānojam, kad šo risinājumu, šis ir kā pilotprojekts, lai notestētu, būs dažādi veidi, kā plānot tos maršrutus, kā apstrādāt tos pieprasījumus un vēlāk ceram integrēt sabiedriskā transporta sistēmā. Tas būtu kā papildu vēl pakalpojums jau esošiem autobusu pārvadājumiem. Līdzīgi, kā kolēģi minēja, kad pievest līdz autobusam vai aizvest kaut kur citur, kur nav sabiedriskais transports. Kurā gadījumā tas ir domāts kā papildinošs elements esošajam transporta tīklam, un šis pilotprojekts Latvijas ietvaros ir nepieciešams, lai mēs atrastu tos efektīvākos risinājumus, un nākotnē tas būtu patstāvīgs risinājums, nevis kā šobrīd atsevišķi projekti. Šeit ir redzams viens slaids, nebija indikatīvi parādīt, kā izmainījās šogad tīkls. Tādēļ, kad ir daudz diskusiju par to, kad maršruta tīkla apjoms ir krietni samazināts, tad šeit bija nokartēts, lai var redzēt, kāds tas samazinājums attiecībā uz miljoniem kilometru ir. Un var redzēt, ka tās izmaiņas ir nelielas. Tās, līdz ar to ir reisi, kas mainās, un tas ir nepārtraukts process. Sabiedriskā transporta padome katru mēnesi pielāgo grafikus, maina tur par 10 minūtēm vēlāk, 20 minūtēm ātrāk, lai nodrošinātu iedzīvotājiem viņu vajadzībām atbilstošākus pārvadājumus. Tā kā tas tīkls tiek pārskatīts patstāvīgi, un nav tā, ka tu vienreiz viņu fiksē un viss, un viņš nemainās. Jā, man liekas, ka tas satraucošais jautājums, kas daudziem bija par to, ka beigsies sociālā klimata fonds, un tad kā mēs to finansēsim, bet tad es sadzirdēju, ka tas tiks ietverts tajā kopējā sabiedriskā transporta. Mēs plānojam, ka tas papildinās, ka tas būs vēl kā papildinošs elements esošajam sabiedriskajam transportam, jo ņemot vērā iedzīvotāju blīvumu, nav izdevīgi sūtīt autobusus uz viensētām. Līdz ar to mums ir jāmēģina elastīgāki risinājumi, un tā ir pieredze arī sevi ir attaisnojusi arī citās pasaules valstīs. Man ir liels prieks par šo, jo tas tiešām ir tie tukšie lielie autobusi, kas brauc ar 1-2 iedzīvotājiem, droši vien nevienam nebija iepriecinoši. Un pēc tam mēs droši vien, kad parunāsim precīzāk vairāk par kaut kādām izpildījumiem, bet es gribēju tagad Ivetai dot vārdu. Latgales plānošanas reģionā vēl nav bijis šāds pakalpojums. Vai ir kaut kādas, zinot šīs pieredzes un zinot aptuveni šos plānus, vai ir dzirdams kādas bažas no pašvaldību puses vai no jūsu puses saistībā ar šo plānoto? Jā, protams, ir liels prieks, ka jebkāda papildus mobilitātes iespēja tiek piedāvāta lauku teritoriju iedzīvotājiem, pierobežas iedzīvotājiem. Es gribēju pateikt, ka gluži tā nav, ka mums nebija pieredzes. Jā, mums nebija pieredze projektos, bet daudzus gadus atpakaļ Autotransporta direkcija uz eksperimentu laiku uz pusgadu ieviesa šo transportu pēc pieprasījuma reisos, kuri bija nerentabli, un mums Latgalē bija Līvānos daži reisi, Līvānu novadā un Ludzas novadā. Diemžēl Ludzas novadā neviens reiss pēc pieprasījuma netika izpildīts. Savukārt Līvānu novadā, rudenī 2 reisi tika izpildīti, 2 jogotāji pāris reizes aizbrauc uz vietējo purvu Dzērvenēs. Un pēc tā mēs ilgi domājām, kāpēc Vidzemē aizgāja, mums neaizgāja. Atzīstam arī savas kļūdas. Līdz ar to šobrīd, strādājot pie transporta pēc pieprasījuma, būs jāiegulda milzīgs darbs sadarbībā ar pašvaldībām un sadarbojoties ar iedzīvotāju
izstrādājot pirmkārt šos maršrutus, jā, tātad no kurienes uz kurieni. Bet pati, laikam, lielākā kļūda bija informētība. Jo iedzīvotāji, viņiem ir savi pieredumi. Visiem ir labi zināms, ka tādās mazāk apdzīvotās lauku teritorijās lielākā daļa ir seniori. Un viņiem tātad, kā ir, viņiem ir blociņš, viņiem ar pildspalvu uzrakstīts tikos, regulāri kursē konkrēti reisi, un līdz ar to šādi iedzīvotāji būs jāskolo, jāizstāsta, viņiem jāiemāca, jāsniedz informācija, kā pieteikt šo transportu pēc pieprasījuma, kādos maršrutos kursēs, kā rīkoties. Droši vien aplikācijas, šaubos, ka būs izmantojamas, jā, bet telefona zvani, tātad ļoti aktīva mārketinga kampaņa, to mēs apzināmies runājot, jā, ar pašvaldībām. Un varbūt tad jautājums, jā, Gintai, jo tas tiešām ir tāds kritisks elements, kur būs ļoti liels darbs nepieciešams informēt tos iedzīvotājus un izstāstīt, kas tas ir, un aicināt izmantot, vai šobrīd ir kaut kāda vīzija, kā ir paredzēts to darīt? Kā minēju, mēs jau šobrīd strādājam cieši ar plānošanas reģioniem, un tad arī cieši ar pašvaldībām. Bez viņu iesaistes mēs neredzam, ka tas varētu sekmīgi īstenoties. Šobrīd mēs arī prezentējām šo ideju Latvijas pašvaldību savienībā. Tie viedokļi ir dažādi. Protams, tiklīdz sāc runāt, tad ir arī viedoklis, ka nevarēs īstenot, jo ceļš nav sataisīts, ir viedoklis, ka nevarēs īstenot, jo tur nav mobilā tīkla pārklājuma. Līdz ar to ir tā, ka tu gribi kaut ko darīt, un tad ir virkne dažādu citu elementu, kur iedzīvotāji pauž savu to viedokli, kā viņiem pietrūkst. Bet skaidrs, ka mēs nevaram ar to transportu pēc pieprasījuma to visu atrisināt. Bet tāpat tās, kā kolēģi minēja, ir svarīga jebkura tā papildu mobilitātes iespēja iedzīvotājiem, un mēs centīsimies to nodrošināt pēc iespējas sekmīgāk. Mums ir jautājums no Slido, vai nākotnes projektam transporta pakalpojums, vai tas ir plānots bez maksas vai par samaksu? Šeit ir plānots, ka būs samaksa. Plānots, kad samaksa varētu būt līdzvērtīga kā sabiedriskā transporta pakalpojumam, līdzvērtīgā maršrutā un iespējams neliela piemaksa par komfortu, ņemot vērā, ka tas ir individuāls brauciens. Bet jebkurā gadījumā nav plānota tāda samaksa, kas būtu līdzvērtīga taksometru pakalpojumiem, jo tādu nevarētu atļauties un ir zināmi ierobežojumi, arī ņemot vērā, ka tas ir sociālā klimata fonda ietvaros. Jā. Viens tāds varbūt bažas ir par to, ka pašvaldība, parasti mēs runājam par to, ka pašvaldībām vispār nav kapacitāte kaut ko uzņemties, ka viņi nespēja. Tāpēc, ka ir cilvēku resursu ierobežojums finansiālais, vai nav risks, ka ja viņiem pašvaldībām tiks uzdots šis kā tāds jauns pienākums informēt, kaut ko koordinēt, ka tas netiks darīts pietiekami, vai ir plānots tur kaut kāds finansējums arī pašvaldību virzienā, vai arī tas ir, vai sociālā klimata fonda ietvaros tomēr ne? Šobrīd atsevišķs finansējums sociālā klimata fonda ietvaros pašvaldībām nav iezīmēts, bet mēs kopīgiem spēkiem informēsim iedzīvotāju. Ir jau citas lietas, par kurām pašvaldības arī informē savus iedzīvotājus, un mēs varam izmantot tos kanālus, kas jau līdz šim ir. Jo iedzīvotāji tāpat tiek apzināts viņu viedoklis arī šobrīd plānojot esošo maršrutu tīklu, tikai vajadzēs paplašināt to tvērumu. Es varbūt varu papildināt par vispār mobilitātes pakalpojumiem. Ja transports pēc pieprasījuma nav vienīgais mobilitātes pakalpojums vai risinājums mūsu sabiedriskā transporta tīkla uzlabošanai vai papildināšanai, bet ir tas, ka mums ir jāsāk pašiem ar sevi kā ar iedzīvotājiem, kas arī dzīvo lauka reģionos, jo ir pašvaldības speciālisti, kas var informēt un vispārējo, bet arī jābūt tai aktīvai kopienai, tam cilvēkam, kas ir gatavs to darīt, jo cilvēka vārds, ja kaimiņu vārds, otrā kaimiņa ausī ir daudz spēcīgāks nekā, kad pašvaldības speciālists tev stāvēs priekšā un stāstīs par to, kad ir transports pēc pieprasījuma. Bet, ja būs Pēterīts, kas pateiks mājai, Klovis šito izmēģināja, tas aizies ļoti, ļoti ātri. Vienkārši mums ir jāatrod, kā Ginta arī teica, labie avoti, formāti, kā viņus uztvert, saņemt, viņiem iedot to informāciju, un tā informācija pat aizies uz priekšu, bet mums ir pašiem jāsāk ar sevi kā ar iedzīvotājiem, jo
arī visi šie risinājumi, arī viss šis transports pēc pieprasījuma sākās no iedzīvotājiem. Tas nesākās no valsts līmeņa cilvēkiem, tas sākās no iedzīvotājiem. Nu tā. Jā, man ir tāds arī drusciņi provokatīvs jautājums par to, vai tas nebūs, vai klienti nebūs tikai seniori. Jo es sapratu, ka vidzemes plānošanas reģiona projektā tas, lielā mērā tā bija. Nē, tur arī brauc cilvēku uz darbu. Es teicu, brīnos, kā viņiem tas darba laiks sapasēja. Jā, tas tā dīvaini. Bet, ņemot vērā arī šitās digitālās visas iespējas, tas ir ļoti labi. Es domāju, ka seniori noteikti būs tā. Īstenībā mēs tā visi novecojam. Un tie jaunie, ja nedzims, tad arī nekas nebūs. Bet atgriežoties pie tā mērķa grupām, seniori ir lielākā daļa, bet es domāju, ka ne tikai seniori. Vienkārši tie jaunieši, kas arī ir varonīgi palikuši laukos, un kuriem varbūt ir tas sava mašīna vai kā savādāk. Ja viņš atradīs alternatīvu iespēju, varbūt viņš arī to izmantos un neizmantos to savu, jo mašīnu uzturēt nav nemaz tik lēta un tā tālāk, kāda ir tava rocība. Es domāju, ka tas būs ļoti svarīgi, ir, kā jau te kolēģi minēja, to cilvēku uzrunāt. Un es domāju, vislabāk ir uzrunāt, ka tu tomēr aizbrauc pagasta pārvaldē uz vietas un tiekies ar tiem aktīvistiem, jo tad tas aktīvais Pēters no Kurzemes satiks to manu aktīvo Annu no Jaunlaicinas, labas humorā, un vienkārši tie aktīvie cilvēki arī pavalk pārējos, jo, piedodiet, ierēdniecība no Rīgas aizbrauks, tas, es nezinu, kas tad, nekā tas nebūs. Tātad mums ir uzdevums tāds atrast vietējā kopienā, katrā aktīvo Annu un Pēteri, un tad mēs kaut kā to, galvenais ir runāt. Es domāju, ka ļoti svarīga saruna ir komunikācijai un klātienei. Klātienei, nevis onlineam. Es pati no online esmu nogurusi. Jā. Es varu tikai papildināt to, ka mums nav paredzēti ierobežojumi, kad varēs izmantot visas iedzīvotāju kategorijas. Arī tie, kuriem ir savs auto, bet lai mazinātu, lai retāk izmantot. Sākotnēji nav indicēta kāda ierobežojuma, bet tad skatīsimies, ņemot vērā, kāds būs tas loks, kas vēlēsies izmantot šo pakalpojumu, jo kā Kurzeme dalījās pieredzē, viņiem laika gaitā nācās ieviest dažādus ierobežojumus, tā kā mēs arī vērtēsim, lai būtu maksimāli liederīgākais tas iegūms, jo mērķis jau ir mazināt to transporta nabadzību. Ja tu dzīvo laukos un tev ir džips un tev ir visas iespējas pašam pārvietoties, tad autotransporta primārais klients nebūtu šāda persona, kurai jau viss ir pieejams. Viņa nav pakļauta transporta nabadzības riskam. Viņa nav primārais klients, bet viņu, protams, ja būs pat... Protams, kad viņu arī aizvedīs visur, kur vajag, bet tas primārais mērķis ir tiešām mazapdzīvotās lauku teritorijās ar ierobežot sabiedriskā transporta pieejamību, lai mazinātu transporta nabadzību. Tas ir tas primārais mērķis. Jā, Anna noteikti par... Jā, es gribēju pateikt par mērķu grupu. Tā atšķirsies no katras teritorijas, jo mums Elsungā bija skolēni, kas brauc reāli uz 2 stundām, 2, 3 stundām. Vānē, protams, tur vienkārši dzīvo vecāku gadagājumu cilvēki, līdz ar to tur vienkārši nebija iespēja jauniešiem braukt, bet es domāju, tas atkarībā no teritorijas, un runājot par tiem ierobežojumiem, varbūt tās mums ir jādomā par ierobežojumiem, jo varbūt viss Latvija mums būs kā Elsunga un izdomās budžetu iztērēt ļoti ātri, bet tas ir īstenībā, gribās, lai cilvēki izmanto, bet lai arī apzinīgi izmanto, jo mums bija pāris cilvēki, kuri ar savu darbu auto, domāju, ziniet, ja ir bezmaksas projekts, es braukšu par projekta naudu, nevis sava darba naudu. Bet, ja būs par maksu, tad varbūt tas palīdzēs. Varbūt, jā. Tad tas nav gluži arī taksis laukos. Tas ir taksis un autobus. Mums prasīja, kas ir transports pēc pieprasījuma vai autotransports pēc pieprasījuma. Teicu, iedomājieties samiksēt taksi ar autobusu. Jā, es varu pievienoties Annas teiktām. Mēs arī tāpat runājam, ka tas ir kaut kas pa vidu. Jo zināmā mērā viņš pielāgosies un aizbrauks, kur vajag, bet tur būs ierobežots loks un katram līdz mājas durvīm nepiebrauks. Jā. Es tagad aicināšu, ja ir auditorijā šeit kāds klātesošais, kam jautājums, tad... Labdien! Ivo Ošanieks, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas prezidents. Paldies par diskusiju, bet man būs tāds komentārs un arī jautājums plānošanas reģioniem, kam jau bijuši šie pilotu projekti.
Man atkal liekas, ka mēs to stāstu par transportu pēc pieprasījuma gribam sarežģīt ar šiem te dispečeru centriem, tam līdzīgi. Bet, kā jūs dzirdējāt, man piemērs arī no tās pašas Vānas, būtībā to šoferi jau pazīst visi ciemata iedzīvotāji, pagastu iedzīvotāji. Vai mēs tomēr, zinot to, ka tam pakalpojumam ir jābūt vietēji lokāli, vai mēs nevaram izbēgt no šī te dispečera dienesta, kas būs kaut kur sveši cilvēki, kuri īsti to situāciju nepārzina. Jo tā mēs samazinātu vienu starposmu. Un tāpēc jautājums ir plānošanas reģionu, kuriem bija šie pilotprojekti, vai nepastāv tāda reāla iespēja izņemt ārā to starposmu. Jo es pieļauju, ja tas cilvēks ir aktīvs, kurš piedalās transporta pakalpojumu sniegšanā, viņš ir samērā izglītos, lai viņš arī varētu apstrādāt, teiksim, sazvanīties pats ar tiem klientiem vai to maršrutu izplānot un tam līdzīgi. Paldies. Es noteikti varu papildināt, citās teritorijās tā varētu, arī bez šī dispečera, bet ir tādas teritorijas, kur cilvēki, grib arī parunāties, bet mēs arī satiksmes ministrijai esam aicinājuši šos dispečerus nelikt Rīgā, ja viņi nebūs tie cilvēki, kas dzīvo Rīgā un nezin, kas notiek Vānē vai Sabilē vai kādā citā mazā vietiņā, kur viņi nekad nav bijuši. Tādus cilvēkus nevar likt, ir jāliek cilvēki, kas zina vietējo situāciju. Tas arī var būt vietējais iedzīvotājs, kas pie tā strādā vai, kas apzina, kas tur notiek. Un tas ir svarīgi. Mēs nevaram likt Rīgas iedzīvotāji strādāt pa lauku reģioniem un atbildēt uz jautājumiem viņam, jo viņš to nevarēs izdarīt. Bet es domāju, ka var arī izņemt to posmu. Bet tas ir tādās vietās, tādās kopienās, kur viņi ļoti aktīvi un pazīst to pārvadātāju. Es domāju, ja Vānē atkal atsāktos šis transports pēc pieprasījuma, viņi pa taisno arī viņam zvanīja. Bet viņi bija priecīgi, ka viņiem nezvanīja neviens pa taisno. Tā. Un es varu papildināt to, ka mēs šobrīd vēl veidojam to pakalpojumu, līdz ar to mēs uzklausām tos priekšlikumus un jāņem vērā, ka jādomā, kā nākotnē viņi integrēt kopējā sabiedriskā transporta sistēmā. Līdz ar to šobrīd nevajadzētu izstrādāt tādus alternatīvus risinājumus, kuri nebūtu ilgtspējīgi vai kuri būtu ļoti dārgi, jo jādomā, kā pēc tam to integrēt un uzturēt. Jā, vēl viens jautājums. Labdien. Man interesē, kāpēc tad, ja jūs skaidri zinājāt, ka cilvēki ir gatavi maksāt, kāpēc jūs apzināti pilotos nelikāt vairākus variantus ar maksu, daļēju maksu, ar subsīdiju? Mēs nedrīkstam, tas ir Eiropas. Es saprotu, nedrīkst, es jautāju, kāpēc, bet tas, ka nedrīkst, jau bija tas atbild uz jūsu jautājumu, normatīvais akts mums izdomājāt uz līdzenes vietas normatīvo aktu, kāpēc nevaram izdarīt? Nē, projekta programma neļauj. Es sapratu, un to visi saprata. Jā, bet tad vajadzēja uzsākt tādu projektu, lai saprastu, kāda ir tā maksas robeža. Jo saprotiet, ka uz dotāciju nekad jūs neaiziesiet. Es pastāstīšu, pirms 25 gadiem man māte bija vēl dzīve, ap 70 gadiem viņa pati atrada šo problēmu. Tepat netālu dzīvoja, un tā tālāk. Un atrada vienīgo taksistu, kas bija tajā pilsētā licencētais, atrada izsauca. Droši vien ne jau par tām maksām, kā takšie jāmaksā, jā, bet visi viņi atrauda, viņai atbrauc. Viņa netālu dzīvoja no visām pieturām, bet viņi izdomāja to pati pirms 25 gadiem šeit pat Vidzemes teritorijā. Viņi to visu izdarīja 70 gadu vecumā ar parasto griežāmo ripas telefonu, tā ka tas nekas nav jauns, vienkārši tas ir jādara. Un viņa samaksāja pati precīzi tik, cik vajag, cik viņš prasīja. Un pēc būtības jau tie vecie cilvēki, tie ir maksāt spējīgākā publika tajā transporta nabadzīgajā teritorijā, jo tie pārējie jaunieši, tiem jau tās naudiņas nav. Pensionāriem nāk konkrēta naudas plūsma, ar kuru viņi rēķinās, un to, ko viņi ir sarēķinājuši, un viņi ir vislabākie plānotāji, viņiem viss saplānots, kad uz kapsētu, kad uz slimnicu, kad uz poliklīniku, kad uz veikalu. Un viņiem tā nauda ir precīza, un viņi to saplānos, ja viņi zinās, ka pa 5 eiro nedēļā otrdien vai kad viņam to visu vajag, viņi arī to ieplānos to naudu. Un nevajadzēs valstī rēķināt dotāciju. Uz ko mēs ejam atkal? Mēs ejam uz superdotāciju, uz superpabalstu lielu valsti, sevi dzenām purvā, jeb stūri iekšā. Pēc tam, tad, kad mēs sāksim dotēt, mēs no tā nenokāpsim vairs nost.
piekrītu, ka jāpieved ir pie pieturas, pie vilciena, pie vēl kaut kā klāt, bet nevajag sākt to ar dotēšanu. Pēc tam no dotācijas vairs nenokāpsim. Paldies. Es varbūt varu papildināt par samaksu. Mēs arī visas izmaksas esam padalījušies ar satiksmes ministriju, reālās izmaksas, un mums ir arī reālās izmaksas, kurām mēs neesam dalījušies ne ar vienu, jo tas ir privāti no pārvadātāja nācis, bet arī iedzīvotāji, kas dzīvo ar klātienē, viņi zina reālās izmaksas, un es zinu, ka viņi tagad paklusoja, satiksmes ministrija to nedzird, viņi izmanto vēl joprojām un brauc un maksā reālo izmaksu. Jā, ir visi šie projekti, un ja mums būtu iespējama programma, neteikt, ka nedrīkst iekasēt naudu, mēs uzreiz būtu jau sākuši ar iekasēšanu, jo tāpēc, ka mēs saprotam, ka cilvēkam arī mentāli ir jāapzinās, cik tas izmaksā. Bet tās nav izmaksas kā taksim. Es no satiksmes ministrijas varu teikt, ja jums ir konkrēti priekšlikumi par to, ja jūs vēlaties nostiprināt šādu pakalpojumu, mēs varam virzīt, izvērtēt iespējas un mainīt to likumu, lai jūs to varat izdarīt. Ņemot vērā šobrīd, ka mēs sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā definējam, kas ir autotransports pēc pieprasījuma, bet tur tiek definēts diezgan šauri tieši šī projekta ietvaros. Ja jūs redzat, kādas tās izmaiņas ir nepieciešamas, arī ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, mēs varam paskatīties, ko mēs pie reizes varam pamainīt. Par pieprasījumu runājot, tad šim pieprasījumam jānāk būtu dažādos veidos, nevis tikai no viena dispečera dienesta, tam būtu dažādos kanālos, bet tas, ka pagastos būtu uz vietas jāveido, šo vingrinājumus izgāja iepriekš, domājot sociāla klimata veidā, kā atbalstīt ar velosipēdiem, tas gan neaizgāja, bet bija ārkārtīgi sadrumstalots un pagastu principā šo vienību atbalsts nebija pilnīgi nekāds, ka varētu šos velosipēdus, piemēram, sadalīt. Un tad būtu, es pieņemu, ka tie cilvēki, kas to gribētu, nemaz nebūtu tik slikti sadraudzināmi ar šīm aplikācijām, jo es šaubos, vai viens tādā Vānis vai kādā citā teritorijā tas dispečers, kurš labi zinātu Vāni, savukārt nezinātu varbūt Dundagas vai Bukultu vai kādu citu sistēmu, ja? Un tas tāpatās tie cilvēki, kas to pieņem, būtu ļoti specifiski jāapmāca. Un jāapmāca ar daudzām visādām teritorijām. Viņiem būtu jāizmanto mākslīgais intelekts, lai viņš saprastu to katru reģionu, to katru vietu. Bez tā mēs neiztiksim, jo tikai ar viena individu manuālo zināšanu un sadalīšanu mēs tālu netiksim. Šeit būs jāņem noteikti sistēmas palīgā. Jā, un to mēs arī redzēsim, un īstenībā interesanti. Es ceru, ka jūs dalījāties ar pieredzi par to proporciju, cik daudz izmantoja zvaniet, cik aplikāciju. Es varu teikt, mēs dalījāmies satiksmes ministrijā, teicām, 99% zvanīja. 1% izmantoja aplikāciju, un viņi izmantoja aplikāciju tikai tāpēc, ka mēs piespiedām, jo mums projekta ietveros vajadzēja atskaites. Jūs stāvējāt klāt un teicāt, kas jāspiež. Jā, tā arī bija. Nopietni mēs braucām uz vietas un spiedām un palīdzējām viņam. Tā kā jūs iedomājaties, varbūt tās liekas, ka tas ir liekas kaut kāds posms vai kaut kas, bet mēs vēl neaugam tik ātri, it īpaši vecāku gadagājumu cilvēku. Mums ir jādomā par viņiem, jo viņi ir tie, kas visvairāk arī izmanto šo pakalpojumu. Tagad, taisot to projektu pieteikumu, jūs ieminējāties arī, ka tas varētu būt par maksu, un tas ir tas svarīgais, ko projektā būtu jāatklāj. Es, diemžēl, nebiju projekta pieteikumu rakstīšanā. Labi, mums ir palikušas 2 minūtes, un es došu katram dalībniekam īsu tādu piezīmi, iespēju pateikt piezīmi vai remarku noslēgumā, vai šis ir, vai transports pēc pieprasījuma ir risinājums transporta nabadzībai? Vai jūs redzat kaut kādas lielos baltos laukumus, kad šim tas nepalīdzēs? Ko mēs varam nākotnē ielikt plauktiņā un saprast, ka tur vajadzēs vēl domāt kaut ko? Jebkurā gadījumā transports pēc pieprasījuma ir viens no risinājumiem, kas var būtiski mazināt transporta nabadzību. Bet nav tādu risinājumu šobrīd, kurus mēs varētu pielietot un vispār izvairīties no transporta nabadzības. Es varu teikt, tas ir tikai sākums. Man gribētos teikt, ka daudz kas ir darīts un ir pieredze liela, un šitādā detalizācijas pakāpē varbūt mēs nerunātu par to, cik dotējams, cik maksājums un tās visas lietas, jo īstenībā nekur sabiedriskais transports nav nedotēts. Viņš visur ir dotēts. Tikai jārēķinās ar to, ko mēs varam atļauties un
kā mēs to pēc šī sociālā fonda izmantošanas izmantot, jo trakākais ir tas, man gribētos, lai mēs tos cilvēkus, ja mēs viņus, atvainojot tā varētu teikt, uzsēdinam uz šīs sabiedriskā transporta pēc pieprasījuma adatas, un pēc tam mēs viņiem pasakam, viss nauda beidzās, tā kā bija mūsu projekta gadījumā. Precīzāk, tas pakalpojums netika tālāk ieviest, jo mums nebija mehānisma. Man gribētos tā, lai tas ritenis aiziet, un es ceru, nu kā cerība mirst pēdējā, lūk, tā. Jā, man šobrīd, laikam, sakarā ar autotransports pēc pieprasījuma ir vairāk jautājumu nekā atbilžu par ieviešanu, jo tik daudz ir nezināmo jautājumu, jā, piemēram, viens no tiem transporta līdzekļu skaits 70, no kuriem tieši darbosies 60, tas nozīmē katrā novadā 1-2 transporta līdzekļi. Ņemot vērā to teritorijas platību, vai tiešām šis pakalpojums tiks veiksmīgi izpildīts ar 2 transporta līdzekļiem novadā, ņemot vērā, ka, piemēram, sakritīs tie izpildes laiki pieprasījums. Pirmdienas rītos visiem jādodas kaut kur uz medicīnas iestādēm. Kā tos 2 busiņus dalīs viss novads? Nezinu. Jā, tādi, vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet lai mums visiem kopā izdodas. Elektrouzlādes, starp citu, stacijas, jo arī skolēna autobusi tiek uzlādēti pašvaldībās, jā, un kā ņemot vērā to nelielo nobraukumu, kā mēs spēsim nodrošināt? Jā, jautājumu daudz. Liela atbilde. Bet lai izdodas. Strādāsim kopā un radīsim risinājumus, lai pakalpojums būtu ilgtspējīgs. Labi, liels paldies. Nobeigumā, man liekas, mēs nedrīkstam aizmirst arī to sociālo funkciju, to izolētības jautājumu par to, ka cilvēkam, kā es sapratu, dzirdot šīs pieredzes, ka vispār tā sajūta, ka ir pieejams transports. Pat ja varbūt man nevajag, bet sajūta, ka es varu dabūt, ja man vajag, jau daudz palīdz. Labi, paldies Gintai Veipai Kopilvai, Gunai Kalniņai Priedai, Annai Margaritai Vērdiņai, Ivitai Dubrovskai. Paldies visi skatītāji un paldies arī Ziemeļvalstu ministru padomes birojam.